Viņš apsviedās uz otriem sāniem un pūlējās nedomāt, bet aizmigt nespēja. Tumsa bija visapkārt, bet tumsai bija divas acis, Anitas acis. Tās raudzījās viņā dziļi nopietnas un skumjas, tādas, kāda bija viņa dvēsele šai stundā. Bet ārā vēl ilgi skanēja klusie smiekli, un visam pāri klājās meža vienmuļā šalkoņa un jūras krākšana. Paldies, Kārli! Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Viļa Lāča klasisko darbu Zvejnieka dēls. Ziniet, es domāju, ka ik viens no mums ir kaut reizi juties kā zvejnieka dēls, ar visu pasaules smagumu uz pleciem, ar atbildību par katru kļūmi. Vai mēs spējam stāties pretī šai atbildībai un mainīt savu un savas kopienas likteni? Mēs runājam par Vili Lāci, vai ne? Viens no mūsu literatūras milžiem. Viņš ir tas, kurš ar saviem darbiem kā Vētra vai Piecstāvu pilsēta parādīja, ko nozīmē dzīvot Latvijā gan pirmskara, gan pēckara gados. Viņš bija meistars, kas spēja runāt par vienkāršo cilvēku tā, ka tas aizkustināja ikvienu, vai ne? Tāds kā mūsu pašu Čārls Dikens, tikai ar jūras smaržu un Latvijas lauku ainām. Un Zvejnieka dēls, aktīvs, tas ir romāns, kas liek domāt. Ne tikai par zvejniekiem, nē, tā ir universāla tēma par to, ko nozīmē pieaugt, uzņemties atbildību un cīnīties par savu vietu zem saules. Romāna darbība notiek Vidzemes Jūrmalas zvejnieku ciemā 20. un 30. gadu mijā. Zvejnieki cīnās par katru maizes kumosu, un tad vēl tas degvīns. Lācis par to ironizē, viņš saka, piedzeries zvejnieks ir visgudrākais cilvēks pasaulē. Viņš saprot visu, zina un spēj visu, ja tikai gribētu, bet viņam tikai negribas. Tāds smalks humors, vai ne? Taču tas drīzāk ir skumīgi, jo tas ir par bēgšanu no realitātes. Bet tad nāk Oskars Klava, un viņš redz, kā ar to pudeli degvīna un dūru taisnību nekur tālu netiks. Viņš saprot, ka ir jāmainās. Un tas ir tik aktuāli arī šodien, vai ne? Cik bieži mēs redzam, kā cilvēki, vai pat mēs paši, ieslīgst bezcerībā vai rutīnā, necenšoties neko mainīt. Oskars rāda, ka ir jāmostās. Viņa mīļota Anita atbalsta Oskaru, dod viņam spēku, un tas ir tik svarīgi, vai ne? Lai kādi lieli mēs arī nebūtu, mums vienmēr vajag kādu, kas tic mums un atbalsta mūs. Bez tā ir grūti. Grāmata parāda, ka pārmaiņas nesākas ar vienu varoni, bet ar kopienu, ar to, ka cilvēki apvienojas, ka viņi saprot, ja mēs nedarīsim, neviens cits mūsu vietā nedarīs. Un tās galvenās idejas, ko Vilis Lācis tur ielicis, tas ir par to, ka atbildība nav tikai vārds. Tā ir rīcība, tā ir spēja piecelties un darīt, pat ja ir grūti. Tas ir tas smagums un tajā pašā laikā tas gods, ka tu neesi viens, bet tu arī nespēj slēpties. Tāpēc, ja tu meklē grāmatu, kas liks aizdomāties par dzīvi, par kopienu, par atbildību, par to, kā pārmaiņas sākas ar tevi pašu, tad Zvejnieka dēls ir tieši tas, kas tev vajadzīgs. Tas nav tikai stāsts par zvejniekiem, nē, tas ir stāsts par to, kā mēs varam pārvarēt grūtības un es. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais, ko mēs varam mācīties no šīs grāmatas. Tā ir gan vēsturiska, gan aktuāla, tā ir gan par fizisku darbu, gan par gara spēku. Tā ir grāmata, kas ir jāizlasa. Patiešām. Tad lūk, dodiet šai grāmatai iespēju. Jūs nenožēlosiet. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus.
Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.